Mani sauc Arīna Buboviča. Es esmu laikmetīgās dejas horeogrāfe, dejotāja, deju pasniedzēja. Un pašlaik nodarbojos gan pasniedzot bērniem laikmetīgo deju, gan arī man ir daži projekti saistībā ar teātri un laikmetīgas dejas mākslu. Forši, ka man ir tā komanda, jā, ka mums arī ir tā platforma Dance Perform, kur mēs varam to rādīt, un arī ļoti labi, kad mums aicina arī ārpus mūsu platformas piedalīties, jo tas vienmēr ir tikai gada prieku un tādu kaut kādu pašapziņu, ka tad mēs kaut ko darām pareizi, ka mēs varam arī uzstāties kaut kur citur un pielāgoties, piemēram, pavisam citai scenogrāfijai, kā mums šoreiz bija. Jā. Nē, nebija pirmais. Mēs bijām katru gadu kā studenti. Tad, kad mēs absolvējām, mēs bijām arī vienreiz open stage. Ar vienu arī short forma performance. Bet tagad man liekas, ka šogad mēs parādījām divus darbus šoreiz. Tātad sanāk, ka šogad mēs visvairāk bijām, liekas, dejot arī integrēti arī kā mākslinieki un kā dejotāji un horeogrāfi. Visi šī gabali tapā laikmetīgas dejas notikumos Dance and Perform ietvaros, ko es ar komandu Deju Today šogad sākam īstenot. Un tas ir arī forši, ka darbam ir vēl viena iespēja piedzīvot sevi uz skatuves. Es redzēju Joannesa un Hugo darbu, kur dejoja 4 dejotāji. Un varu pateikt, ka ļoti iedvesmoša izrāde, jo man palika tas iespējas, gan mentāli, gan arī ķermeniski, kā es, kā mākslinieks, kā dejos mākslinieks un horeogrāfi, mani kaut kā iekšā pamainījies, un es atveru kaut kādas jaunas emocijas, un, piemēram, tagad strādājot pie savas horeogrāfijas, es gribu bišķiņ kripati viņu paņemt no tiem portugāļiem, no dejotājiem brīnišķīgajiem.